Ja jūs esat privāta persona, ja jūs neesat augstā valsts amatā, jums ir daudz plašākas iespējas bļaustīties pa labi, pa kreisi, ko vien jūs vēlaties, paust savu personisko nostāju un tā, ko ļoti labi demonstrē Vaira Vīķa-Freiberga, piemēram. Tad, kad Vaira Vīķa-Freiberga bija valsts prezidente, viņa pēc pirmā Vladimira Putina svilpiena joza pie viņa uz Alpiem, tāpat viņa brauca uz Maskavu, un nekas viņai nebija tobrīd sakāms par Krievijas tādu vai citādu dabu. Tagad Vīķa-Freiberga nav prezidenta, viņa ir privāta persona, viņa var atļauties būt skarba, asa, tieši un tā tālāk. Un tā tālāk. Tas, ka mums ir prezidents, kuram ir problēma ar viedokļa paušana, pozīcijas formulēšana tam līdzīgi ir fakts, bet ko viņam citu cilvēkam šādā situācijā bija teikt, nezinu.